Par Mali nebūtu vērts runāt īpaši, ja tur notiekošais saistītos tikai un vienīgi ar iekšējām lietām. Tā teikt, kārtējais apvērsums Āfrikā, paši malieši sākumā to apsveica kā šoka terapiju. Nepopulārā valdība, protams, bija iegrimusi korupcijā un varēja šķist, ka radusies iespēja sākt visu ar tīrām rokām. Mali ir zeme, kurā 48% no iedzīvotājiem ir vecumā līdz 15 gadiem. Viena no visnabadzīgākajām Āfrikas zemēm. Nacionālais ienākums tur uz vienu cilvēku ir 10 reizes zemāks nekā Latvijā. Parasts musulmanis, parasts cilvēks tāpat dara to pašu, ko mēs darām. Viņš strādā, viņš audzina savus bērnus un nekādu karu un teroru negrib. Bet ir tās nemierīgās grupas, kuras lielā mērā veido bezdarbinieki, jaunieši, kuriem nav ko darīt. Spēka ir daudz, bet prāta maz un iztikas nav. Šādā vidē lielu ekonomisko problēmu pārņemtās Āfrikas un arī tuvu austrumu valstīs auglīgu augstni rod salafīti, islama virziens, kas mums atgādina galēju fundamentālistu sektu. Šis ir islama virziens, kurš definē, ka viņi atgriežas pie pirmo musulmaņu, tā teikt, ticības un ticības prakses. Viņi krasi noraida kalām, to, ko sauc par tā dēvēto islāma teoloģiju, kas skaidro, teiksim, reliģiju, filozofiskos iedzienos, kaut kādus senus, savu laiku pārdzīvojušas priekšstats, pārtulko jaunā valoda un interpretē pa jaunam. Kad Malī martā karavīri gāza prezidentu, apvērsuma haosu izmantoja nemiernieki, kas piederīgi Tuaregu ciltī un islāmistu grupas. Ziemeļos ieņēma galveno pilsētu un gandrīz 2/3 no valsts platības, kas kopā ir lielākas nekā Francija. Tuaregi šobrīd ir sametušies kopā ar kaut kādām grupām, ko sauc par, viņi skaita tā grupa, tur izveido islāma kaujinieku grupu, kas stāda mērķus sagraut Eiropu un Ameriku un cīnīties par islāmu Magrebā, tātad Ziemeļāfrikā. Tādi pārnacionāli ekstrēmistiski mērķi viņiem ir. Pēdējos mēnešos islāmisti izspieduši Tuaregu grupas. Ar Al-Qaida saistītie islāmisti vēlētos padarīt Malī par savu citadeli tālākai pasaules iekarošanai. Malī tie jau noteikuši bargus šariata likumus. Piemēram, par zakšanu, nocert labo roku, ja otrais ir nozadis, tad otru roku, ja trešo reizi teorētiski bez rokām kāds ko nozadis, tad abas kājpēdas. Sievieti par laulības pārkāpšanu nomet ar akmeņiem, vai arī abas divas, ja viņas noķer, kas ir nelikumīgā laulībā. Tad džalabija, ja tas garais krekls, ko viņi nēsā, tad tam ir obligāti jābūt līdz potītēm un nemaz augstāk nedrīkst būt. Tad šeit mēs redzam, ka tas islāms, viņš nav tik daudz tāda reliģiska filozofija, cik pareiza uzvedība. Sekojot norisēm Malī, šķiet, ka vēl nesen par radikāļiem uzskatītā Ēģiptes musulmaņu brālība ir miermīlīga savis, salīdzinot ar salafītiem. Musulmaņu brālība bija un ir tāda pašpalīdzības organizācija, kas islāma vārdā tad rūpējas par slimniekiem, vāca naudu dažādiem pasākumiem, islāma izglītībai, piemēram, veidoja islāma bankas un rezultātā tās bankas, lai savākt naudu svētceļojumam uz Meku, bet beigās viņi izveidoja tādu valsti. Šodien musulmaņu brālība, un arī nekad viņi nav nodarbojusies ar tādu izteiktu terorismu. Ir jau kaut kādas grupas bijušas, to darījušas, bet principā islāma brālība nav tāda izteikta terorista organizācija. Bet salafīti ir gan. Apvienoto Nāciju drošības padome aicina Rietumāfrikas valstis ierosināt militāro plānu, kā tad piedalīties Ziemeļu Malī atbrīvošanā no neprognozējumiem islāmistu karotājiem. Pat ar starptautisku palīdzību cīņa par Ziemeļu atgūšanu acīm redzami būs gara, tikpat kā nebeidzama.